ārkārtīgi patīkami, kad ir ārā sācies tik jauks laiks un varu vienkārši atnākt uz parciņu, uzēst pusdienas starp darba stundām. Šodien vispār bija super īpaša darba diena man, jo man pirmo reizi bija Matildēns jāpieskat, kamēr es strādāju. Man arī bija ļoti pretīm nākoši klienti un tādā ziņā viss bija kārtībā. Es domāju, ka viņiem pat patika mūsu treniņš daudz labāk nekā, ka Matilda nav uz vietas. Atpakaļ mājās un baibiņi man taisa vakariņas. Kā ideālā ģimenē tas notiek katru vakaru? Pēdīs no tās ļodas. No tās, jā. Tā problēma? Tā kā suns. D vitamīns jālieto, draugi. Tā ir daļa noteikti no jums, kas par šo vēl nezina, bet ja jūs man sekojat Instagramā un sekojat manam otram kanālam, tad jūs zināt, ka es esmu gadu apņēmies neēst cukuru. I get to work and this is what I come up to. We're not even through week 1. Šī jau ir kaut kāda 4. diena un pagaidām viss notiek lieliski. Pagludo kā pa sviestu. Tā ziņā baibiņi man nepalīdz ar šī challenge izpildīšanu. Uz galda ir 3 veidi šokolādes, man te pat deg un priekšā, bet nu 4 veidi cukurs. Šis ir vislabākais. 5 veidi cukurs. Pistachio cream. Pistachio? Pistachio, man bija latviešu mutē. Anna, jūs atver? Pistachio cream, jā. Nu, sveiki. Anna, es ļoti lepojos tevi, ka tu neieliki nevienu bildi ar šito aperolu, jā, es ļoti... Nē, man bija viss šī dara, ka tu... Pasmoršu. Jā. Tā bija tāds vēl liekas. Tā bija tāds, labi, laikam nebūs. Tev bija aizvainojums? Nē, man bija tāds, Tas ir par mani, ja? Jā, zinu kā Es vairs tā domāju. Kā jūs esat pazīstami ar Instagram pasauli, es uzdevu vienreiz storijā godīgi jautājumu saviem sekotājiem. Vai ir iespējams dzert aperolu un neielikt to Instagram storijā? Tas ir ļoti liels izaicinājums. Bet kāpēc? Izaicinājums kā neēst cukuru. Bet tas ir tā kā, es nezinu, katreiz, kad es dzeru, es nezinu, pienu, es taču nelikšu to Instagram storijā. Ar ko atšķirās aperols? Tas ir tā kā stilīgi, kaut kā stilīgāk nekā... Uzreiz izskatās krāsas un tad tur tāds apelsīniņš un tā, zin kā. Nu jā, tas interesanti, kas būs nākamais hypes. Bet, aperols visām meitenēm ir tāds riktīgs flex ielikt to Instagramā, un es to nekad neesmu sapratis, kāpēc tā ir. Jā, es nezinu, pēc Karolīnas zem trepēm tāds šobrīd noteikās. Bet, es nezinu, vai es par pabeidzu domu par to cukuru, bet jā, ir 4. diena un man ir labi, un ja jūs gribat sekot tam visam ceļojumam, tad man ir arī otrs kanāls, kur es došu tādus detalizētākus updates par to visu. Iepinotajā komentārā lejā būs links uz to kanālu. Citāņiem tur pārsteidz dzēriens super garšīgi. Man jau pašam garšo aperols, man patīk viņš. Bet nu jā, tas ka... Bet tas vienkārši visi pilnībā. Es aperolu neprājām neesmu dzērs, tāpēc, ka visu to laiku, kad aperols kļuva populārs, es biju stāvoklī vai paroju vai... Pagalīsies. Paldies, Saliņ. Cik rēcīgi, ne? Tā. Suņu bļodiņus uzēdīsim vakarīs. Ko tev vajag?
Pagaid, tev jāiedod updates par to, kā tu šobrīd jūties. Labi. Ko tu šodien darīji? Visu dienu staigāju. Un man tev šodien bija uz iepazīšanās nodarbībiņu mūzikas skoliņā. Pastāsti tajos vārdos, kā tas bija. Tur dziedāju, dejoju un viņai riktīgi patikās. Šitā skaties, lūdzu. Es nevaru skatīties, man patīk uz tevi skatīties. Okay. Pēc vēl gribu zināt. Mūzikas skola labi štēla tātad. Jā. Forši pasniedzēju riktīgi un jā, man liekas, ka atbildēs būs kaut kas jauns un viņi varēs pilnveidot sevi. Starp citu šitā jūs tikko redzējāt skatu punktu, kā izskatās baiba no manām acīm. Starp citu tev pašai nebūs interesanti. Kas? Redzēt, kā es tevi redzu. Būs, jā, gan jau kaut kunduri. Daudz neko jūs iespējams, ka nesapratāt no tā, bet mēs Matildēnu vedīsim uz mūzikas skoliņu, pareizāk baibiņu vedīsim uz mūzikas skoliņu. Nu, ja pirmdienās tas būs 10:30. tad es vedīšu. Un starp citu man... Pašam vecākam bija jāsdienas laiku un jādejo. Dipu, dapu, lāns. Tur bija? Nē. Tur ir kumeliņu dziesma. Labi, man liekas, ka ir čurāt. Par ronīti, es jau nečurāt. Vai vajag čurāt. Cik man ļoti patīk, viens no jums iekomentēja nesen vienā no mūsu video, ka varētu katrā mūsu vlogā ielikt nelielu vingrojumu segmentu. Un man šodien nav gatavs, bet iespējams, ka nākamajos video es būšu sagatavojis, kur es centīšos arī turpināt, kur es parādu izskaidroju, ko, kā un cik un kā pareizi vingrot. Vēl neko neapsolu, bet man ļoti patika ideja un es labprāt pamēģinātu tā kaut ko tādu sākt veidot. Un pagaidām man ar cukurnēšanu iet ļoti labi. Šī ir kaut 4. 5. diena, es neesmu drošs, un burkāni ir mana mīļākā lietas pasaules šobrīd. Priecīgs visiem lieldienas, mēs mēģināsim atgriezties ar stabilitāti kaut kādu pilnu mutu ar burkāņiem. Mums ir sanākuši pāri ļoti vēli video un sanāca pat vienu video izlaist, tā kā cerēsim, ka viss būs kārtībā un es eju pabeigt burkāni. Closed doors, I'm a fool for your love.